Zināt, Čikam Young Enterprise Latvijā un arī Svetbank jau 14. reizi rīko ēnu dienas. Tā ir brīnišķīga iespēja jauniem, skaistiem, darīt gribošiem, ideju bagātiem cilvēkiem, beidzot pārliecināties, vai tiešām man iespējamie nākotnes sapņi ir reāli. Man liekas, ka ēnu diena ir ļoti būtisks, ļoti svarīgs pasākums. Ja skolotājs ved ekskursijā visu klasi pie arhitekta, tā ir viena lieta. Bet visam kaut kas cits, ja skolēns veselu dienu viens pats pavada pie arhitekta, kur viņš ir galvenais, svarīgākais, un viņš to visu skaisti var ieraudzīt. Tas ļauj skolēnam pastīties pavisam savādāk uz viņu profesiju. Viņš redz, ka modes mākslinieci pati mazgā grīdu un skrien meklēt naudu. Viņš redz ārstu ikdienu, ka tas nav tikai balts halāts, tā kā viņš ir televīzijā redzējis. Un, man liekas, ka ēndienai ir divi mērķi. Viens – iepazīst savu nākošo profesiju, un otrs – apmierina savu ziņkārību. Un, ja es būtu skolniece, es droši vien ietu ēnot kādu aktrisi vai baletdejotāju, skaidri zinot, ka es nekad tas nebūšu, bet man tā ļoti interesētu, kāda ir viņa dzīve. Man tā liekas tas svarīgi. Man jau no pašas bērnības ir saistīts teātris. Es tiešām ceru kaut kā dzīvē saistīt to visu ar teātri, un šī, man liekas, bija vienreizēja iespēja pamēģināt iejusties, kā tas ir. Es jau pagājušajā gadā ēnoju Jāni Siliņu te. Man ļoti patīk atmosfēra, kura te ir, un es gribu to sajust vēl vienreizi, un gribu, varbūt kaut kādu pieredzi sajust, jo es gribu stāties kultūras akadēmijā, un gribu varbūt saprast, kas man ir vēl vajadzīgs, lai būtu iespēja te studēt. Mēs sākumā domājam, varbūt mums jāsēž būs maliņā, bet nē, mūs arī iesaistīja, un tad mēs varam arī darboties. Es nevaru šitā strādāt. Ja cilvēks interesēs par kaut kādu profesiju nākotnē, un viņš tur grib stāties, to apgūt, viņam ir iespēja, protams, ļoti maziņa iekļūt tai procesā, darba vidē, saprast, vai tas tiešām viņam interesē vai nē. Varbūt viņš vairāk sajūt vēlmi tieši tur iestāties, viņš papildus apgūst to, kas viņam trūkst, vai viņš saprot, nē, man to nevajag, un lieki netērē laiku, iestājoties, nomācoties kaut kādu gadu, pusgadu augstskolā, un pēc tam izņem dokumentus un aiziet prom. Es mācos 12. klasē, un es šaubos starp dažām idejām, ko darīt pēc vidusskolas beigšanas, un kuras varētu mācīties tālāk, un ģeodēzija ir viens no tiem virzieniem, kurus gribētu apgūt. Es uzzināju daudz ko vairāk, es tagad varu tiešām izvērtēt, vai es šo vēlos darīt savā nākotnē. Uz zeme ir dzīve, viņa kustās, tāpēc arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra strādā ar to, lai mēs mērītu, konstatētu visu šīs novirzes, kur kas pārvietojās, un iestrādāt šos te visus pētījumus visās mērniecības sistēmās. Dzelteni zaļa lampiņa, tad tas nozīmē, ka antena šobrīd uztver signālus no virs mums esošajiem satelītiem. 16 satelīti virs mums ir šobrīd redzami, bet dotajā brīdī varam redzēt, ka no tā punkta, kur mēs, teiksim, pirmīt piemērījām, mēs esam 4 un 7 centimetrus. Pie mums strādā viens jauns darbinieks, ko mēs pieņēmām darbā šogad, burtiski dažus mēnešus atpakaļ, kurš bija ēnu dienā pie mums 5 gadus atpakaļ. Un tie jaunieši, es domāju, neviens nenožēlo to, ko viņi te redz, dzird, iemācās ar bišķiņu, jā. Man jau ieliec, un viss tas ir ārkārtīgi vienkārši pagaidis pa daļām. Es varu visu? Man personīgi ēnu diena, tas ir minimālais obligātais. Man tā ir investīcija mūsu jauniešos, man tā ir pašai personīgi ļoti svarīga un arī ļoti tikama. Un tā diena ir arī ļoti liels iegūms, tāpēc, ka kāds no viņiem varbūt arī nemaz nevēlēsies šajā profesijā strādāt, kas nozīmē to, ka viņš tiešām sapratīs, kas ir viņu sirds lieta. Jo varbūt arī ar ko šī diena ir īpaši ar to, ka tiem jauniešiem, kam ir
jau 16 gadi, tā ir iespēja iziet savu pirmo atlases kārtu un iziet, ja viņi vēlās, iziet praksi bankā. Jau ļoti sen man interesē banku nozara, tāpēc šī ir tā iespēja, kuras var pārliecināties, vai tas tiešām man interesē. Un šī bija tā izdevība, un es to izdarīju. Es noteikti redzu sevi šajā profesijā, jo šodien tas bija ļoti iespaidīgi, un man ir pozitīvākas domas par šo nekā iepriekš, un man ļoti patika. Jaunieši, tie, kas ir šeit, viņi to ir izmantojuši, un es aicinātu arī pārējos jauniešus tiešām novērtēt to iespēju izmantot arī nākamajos gados, jo katrs savādāk, ja ne iekāpt reālajās kurpēs un paskatīties, kāda ir banķiera ikdiena. Jo, ja mēs pat neskatāmies uz personīgajām problēmām, kas rodas izvēlētos nepareizo virzienu, tad mēs pat tā varam salikt kopā ciparus, un Somi to bija aprēķinājuši, ka viena jaunieša nepareizi izvēlēta profesija, tad valsts budžetam Somiem tas izmaksā 1 miljonu eiro.